Nu, čau, te Karīna. Paldies, ka arī šonedēļ pieslēdzies mūsu sarunai podkāstā Vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu, kas tapis sadarbībā ar Signet banku. Un vispār man ir tāds liels jautājums. Es esmu ierakstījusi arī pāris solo epizodes un visu laiku domāju, kādreiz jau būs kāda tā solo epizode arī jāatskaņo. Bet man tik ļoti patīk sarunāties ar citām sievietēm par naudu un uzzināt viņu naudas paradumus, ka nekādi nevar atturēties no tā, ka man ir daudz viesis. Un arī šodien man ir brīnišķīgi viesi Ieva Jāgere. Ieva, čau! Čau, Karīna! Paldies, ka tu esi atradusi laiku savā aizņemtajā ikdienā atnākt arī līdz šim podkāstam un aprunāties. Un, Ieva, man liekas, tevi es pazīstu tādā profesionālā ziņā jau kādu diezgan labu laiku, jo vēsturiski arī tu un arī es esmu darbojušās šajā te korporatīvo finanšu jomā, uzņēmuma pirkšanas, pārdošanas, investīciju piesaistes jomā. Un tava karjera ir aizgājusi tajā virzienā, ka tu šobrīd esi LIA, Investīciju attīstības aģentūras vadītāja. Nu jau kādu, cik ilgi jau tas būs? Drīz būs 7 mēneši. Jā, drīz būs 7 mēneši. Tu esi pirms tam bijusi arī Altuma. Tu esi bijusi līdzās stāvoša, gribās tā teikt, Indexo izveidēji. Līdz ar to tevi šie jautājumi, gan finanšu jautājumi, tāda ikdienā droši vien ir tāda viena no top tēmām. Un tādēļ man tāds viltīgais plāns šodien mazliet ir tos divus zaķus ar to vienu šāvienu notvert tajā izpratnē, ka gribēs pajautāt gan tieši tev, kā Ievai par to, kā tad tu pat rīkojies ar naudu, gan drusciņi pavaicāt, ko tu redzi īstenībā tajā lielajā bildē par Latviju un par tām sievietēm uzņēmējām, jo tostarp arī pie manis daudzas viesis ir bijušas tādas, kurām tas maciņš ir ne tikai viņu privātais maciņš, bet viņas veido arī foršus uzņēmumus, un viņām ir tā drosme un gribās ieskatīties mazliet tajā, kā tu šo redzi. Bet, lai to sarunu sāktu, gribās vispār saprast, vai tu esi tā kā tas kurpnieks ar tām kurpēm vai bez tām kurpēm, vai kāda gal galā ir, tā kā mazliet to personisko leņķi iesākt, kāda ir tava pašas tādi naudas zelta likumi, pēc kā tu vadies ikdienā? Jā, forši, Karīna, paldies par uzaicinājumu un noteikti es vienmēr atradīšu laiku, kur es varu dalīties ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, kas var noderēt citām gan sievietēm, gan arī vīriešiem. Tāpēc man bija liels prieks par šo uzaicinājumu un es uzreiz arī piekritu. Par maniem naudas krāšanas tādiem zelta likumiem, pamatprincipiem. Domājot uz šejienes arī par to, braucot uz šejienes par to arī domāju, un tad man ir tādas 3 atziņas, ko es savā dzīvē ievēroju, pēc kādiem principiem es dzīvoju, un tad pirmā no tām ir, kad tev nav jākalpo naudai, bet naudai ir jāpalīdz un jāatbalsta tevi. Jā. Attiecīgi, mums nevajag aizskriet pakaļ visai pasaules naudai, bet tev jābūt komfortā un līdzsvarā un jāatrod tas balans starp naudas pelnīšanu un arī laiku sev un savai ģimenei. Otra lieta ir, kad jebkāda jauna lieta pēc būtības atņem tavu laiku, un tas ir tādā plašākā izteiksmē, arī aizejot uz veikalu nopērkot jaunu kleitu, viņa aizņems vairāk vietas tavā skapī, un līdz ar to arī no rīta tava izvēle būs ilgāka, jo tev būs jāizskata viss skapis. Tas pats ir par jaunu mašīnu, par jaunu pulksteni. Tev viņš ir jāapkopja, un tas patiešām patērē tavu laiku, un tas veidojas tāds apgrieztais aplis, ka tu pelni naudu, lai nopirktu to jauno lietu, kas beigās tev atņem tavu laiku, un tas tā kā nekādā veidā iespējams, neuzlabo tavu pašsajūtu, vai, tā kā dzīvē laiks mums arī ir tik, cik viņš ir. Un trešā lieta ir, kad bagāts ir tas, kuram pietiek, un arī pēc tāda principa, tā kā, es domāju, ka nevajag. Bet tas ir arī katram jāatrod tas savs vidusceļš un savs balans, bet tās ir manas 3 tādas fundamentālas atziņas, pēc kurām es dzīvoju. Te man gandrīz tāda sajūta, ka tu varētu likt jau sarunai tā kā lielo tādu izsākumu zīmi, bet nē, tomēr man jautājumi ir gan daudz tev vēl, un man ļoti interesanti un simpātiski liekas, protams, tas, ko tu saki par to, kas savā ziņā, tās atklāsmes ir mazliet par to
spēju, to vēlmi patērēt vai nomierināties ar kaut kādiem, piemēram, pirkumiem, nu, to uztvert kā tādu nomierinošu kā zāles, spēt viņu apturēt, bet ja tev būtu pašai jānodefinē, kādu to lomu tā nauda tev šobrīd pilda ikdienā, kā tu vari pārliecināties, ka, visticamāk, tu neieeji tajā trakajā tērēšanā, bet no otras puses, kad arī varbūt, tu neesi tādā visu laiku tajā naudas tādā stresā. Atkal es gribu atsaukties uz to līdzsvaru un uz balansu, un man naudas pelnīšana un tērēšana nosacīti iet tādā dabīgā plūsmā. Es neteiktu, ka es tur baigi kādreiz esmu par to iespringusi, ne par pelnīšanu, bet tajā pašā laikā es arī nekad neesmu bijusi baigā tērētāja. Es tā ļoti racionāli pieeju gan darba lietām, gan arī izklaides lietām, un arī tas liekais apģērbs. Es parasti tā racionāli apsvēršu, padomāšu, vai tiešām man viņš ir vajadzīgs, vai tiešām tā jaunā lieta ir vajadzīga. Tā kā, un noteikti vienmēr vērtīgāk ir ieguldīt sajūtās un iespējams attiecībās ar draugiem vai aizbraukt un kaut kur pastaigāties nekā to jauno lietu nopirkt. Un tu pati sevi lietas kādā tādā izteiktajā tajā naudas profila, tajā plauktiņā vai izteikt krājēji vai tērētāji vai pelnītāji, vai tu sevi kaut kā tā ļoti atpazīsti kādā no tiem, vai tu tomēr, kā tu teici, tu esi kaut kas tāds? Es noteikti nevaru ielikt nevienā no tām tā ļoti stingri spēcīgi, kurā kategorijā, bet kā es arī minēju, es esmu tāda dabīgā krājēja, tīri tā, man tas notiek dabīgi, es par to tā kā īpaši nepiedomāju. Jā, tā kā dabīgi, viss notiek dabīgi. Un kur tu to naudu tādā ziņā mācījies šajā te, vai tas ir tas veids, kā tu tagad par viņu domā, vai tas ir tāds pats, kā tas bija tavā bērnības ģimenē, ka tas tev nāca, vai tu tomēr kaut kur esi tā kā vairāk to, apguvusi to prasmi šādi te dabīgi viegli rīkoties ar naudu? Īstenībā, jā, tas noteikti nāk no manas arī bērnības, kā mani vecāki audzināja, kā ģimene mūs audzināja. Mēs esam 3 bērni, un protams, kad tētis un mamma jau bērnībā mēs būvējām māju, un mēs to kabatas naudu vēlējāmies, un mums bija vesels saraksts ar darbiņiem, par kuru darbiņu, cik mēs varam nopelnīt. Un tad mēs tos darbiņus tur saskaitījām, ko mēs esam, un atskaitījāmies. Tātad māju būvēt arī tu proti, ja vajag, jā? Ķieģeļus krāmēju un cementu jaucu un naudiņu pelnīju, lai es varētu pēc tam ar draudzenēm kaut kur iet uz kādu kafejnīcu vai kā savādāk. Tā kā tētis mums pavisam agrā bērnībā ir ielicis šo te naudas pelnīšanas izpratni, ka viņa nenāk tāpat vien, ka viņa vienkārši tāpat vien tev neiedod, bet tev jāsaprot, ka tev kaut kāda lietiņa ir jāizdara, lai tu varētu pēc tam baudīt tos darba augļus. Un liekas, ka te man gribās pāriet uz to otro jautājumu sadaļu, kur bieži vien tajās sarunās arī dzird daudz sievietes, un arī sievietes, kuras privāti kočoja, bieži vien ļoti labi runā par uzkrājumu veidošanu, par to, to regulāro pelnīšanu, kaut kā atlikšanu, bet tas, kur tā klēmīte bieži vien ir tieši ieguldīšanas sadaļa. Personiskā līmenī es domāju, ka tu liec tai naudiņai kaut ko strādāt un kaut ko darīt. Un skaidrs, ka tavā kontā, ja tā teikt, tavā pusē ir tas, ka tev ir ļoti plaša šī te, profesionālā pieredze šajā jomā. Tu esi gan bijusi droši vien vērtējusi dažādus uzņēmumus profesionāli priekš citiem investoriem, mēģinājuši šos te investorus piesaistīt, bet vai tu pati ieguldi un kāda ir šī te ieguldīšanas sadaļas rutīna tavā ikdienā? Jā, īstenībā šeit es uzreiz tā kā gribu arī, vismaz man tas ir, kad patiešām tā ieguldīšana īstenībā, viņa ir personīgā ieguldīšana ir ļoti nodalīta no tādas profesionālās dzīves, jo profesionāli es pārsvarā esmu strādājusi un strādāju ar lieliem privātiem investoriem, ar uzņēmumiem, kuriem tās investīcijas ir 100 miljonu, 10 miljonu skaits, ka tas nav privāts ieguldījums vai tas nav privāts portfels, ko viņi veido. Tās ir īstenībā pilnīgi atšķirīgas tēmas, kā uzņēmums skatās uz investīciju un kā fiziska persona skatās uz investīciju.
Bet, kad es sāku ieguldīt, tā apzināti, īstenībā tas notika, es teiktu, diezgan vēlākā vecumā, tāpēc patiešām arī manā laikā, kad es jau sāku strādāt korporatīvajās finansēs, nebija tik daudz vai pilnvērtīga informācija, tieši par privātajiem ieguldījumiem, un tā ir atsevišķa tēma, kas bija jāmācās. Lūk, un tagad es ieguldu, bet mans privātais ieguldījuma konsultants ir mans vīrs, kurš visvairāk ir gan mācījies, gan arī pats to darījis daudz senāk. Tā tas kaut kādu portfeli mēs šobrīd veidojam, bet vēl runājot pirms par ieguldīšanu, kuras esmu bijusi vienmēr pārliecināta, un to gan es esmu darījusi, es esmu ieguldījusi savās zināšanās, apmācībā, un esmu samaksājusi bargu naudu par savu izglītību, kuru iespējams tajā laikā par to varēja nopirkt pat nekustamo īpašumu, bet tā bija vienmēr mana prioritāte. Man jāiegulda ar sevi, jo tikai caur to tā ir vērtība, ko nekad neviens nevarēs neatņemt, bet uz to es audzēju savu profesionalitāti, un tikai tā es varēšu arī nākotnē pelnīt vairāk. Un es drīkstu jau šeit mazliet pakavēties pie tā, jo tas varbūt ir viena no lietām, ko arī bieži vien runājot ar dāmām, es dzirdu, ka tas ieguldīt sevi. Es absolūti piekrītu tam, ko tu saki, šeit izglītībā un spējā nākotnē vairāk nopelnīt. Bet tam terminam ir arī tāda ēnas puse, ka tajā var ielikt gandrīz jebko un gandrīz jebkādu tādu aktivitāti pateikt, ok, es mācīšos vēl to un piemācīšos šo. Un īstenībā ļoti daudz no tām, varbūt tām lietām nemaz līdz galam nav tajā, ka tu gribi patiešām dabūt papildus kompetenci, bet atkal vairāk tas ir kaut kāds tas bišķiņ, tas tēriņa trigeris. Vai tev nāk prātā kaut kas, kā lai tajā brīdī, ja tu domā, apmeklēšu vēl vienus kursus, lai tie nav par tādu, tā kā tēriņu, bet tiešām, kas varētu būt tas jautājums, kas ir sev jāuzdod, par šo te, vai viņš ir tāds jēgpilns veids, kā sevi ieguldīt? Pa kursiem, protams, tas ir tāds nosacīt arī īstermiņa pasākums, un visticamāk viņš tādu ilgtermiņa efektu var nedot, bet šajā gadījumā es no savu skatu punktu runāju tiešām par tādu lielu investīciju un par tādu ilgtermiņa izglītības programmu, kas manā gadījumā bija šīs Executive MBA SSI, Zviedru Stokholmas augstskolā, bet, un tur skaidrs, ka tie ir vairāki gadi, kas ir tāda regulāra apmācība, ko es uzreiz jau pielietoju savā ikdienas darbā. Tā atdeva uzreiz bija redzama, vai ne? Bet tādi kursi, viņi nedos tev uzreiz to pievienoto vērtību tik strauji, kā tāda ilgtermiņa programma, kas tiek, ko iegūst. Labi, atgriežamies vēlreiz pie tām finanšu investīcijām. Bet kā tas šobrīd ir praktiski izskatās tajā tavā rutinā? Un tev nav jāsaka summas, tev nav jāsaka kaut kāds konkrēta akcija vai konkrēts fonds vai kas, bet kas ir tas, pie kā tu esi palikusi, kas ir tajā tavā, tajā zelta tādā labo ieradumu lādītē attiecībā uz ieguldīšanu tieši? Jā, un kā jau minēju, mans galvenais konsultants ir mans vīrs. Mēs, protams, un tādā ziņā man ir paveicies, jo mēs ļoti profesionāli varam apspriest dažādus ieguldījumus, potenciālos riskus, arī novērtēt ienesīgumu, viņus salīdzināt. Tā kā tā nav mums svešvaloda. Jā. Bet primāri galvenā investīcija mums ir nekustamajā īpašumā. Tā kā mums ir arī vairāki, un tā ir tā lielākā sadaļa. Bet papildus mums ir ieguldījumi arī bondos, obligācijās un ETF ieguldījumi. Vīram arī ir kriptovalūtā, un tad kā viņam ir kaut kāds portfels, tad viņš man pasaka, kas man jāpiepērk klāt. Un mums ir akcijas, mums ir Latvijas uzņēmumu arī akcijas. Mēs esam no tiem retail investoriem, kas arī Latvijā tomēr ir kaut kas iznāk, tad mēs tur nopērkam tīri, lai veicinātu to tirgu un arī paši tur būtu klāt un sekot līdzi, kā tiem uzņēmumiem klājās. Tā kā mums ir ļoti daudzpusīgs, kopumā sanāks daudzpusīgs portfels. Izklausās, ka daudz instrumentiem viskaut kur eksperimentējam. Un cik līdzīga ir jūsu
riska tolerants, un varbūt tu vari vispār pastāstīt, kas ar tevi notiek tajos brīžos, nu, kad, kas jau ir loģiski, tā dabīgā veidā finanšu tirgiem tā notiek, protams, ir izaugsmes periodi, bet ir krituma periodi, arī pavisam nesen mēs esam tādu šo te tarifu kontekstā piedzīvojuši un ieraudzījuši savos ieguldījumus šos te portfeļos, ja, ka pēkšņi tur tas kritums ir. Kā tu piedzīvo šos momentus? Vai tev te vispār satrauc, vai tu tam seko līdzi? Īstenībā mēs esam no tiem, ņemot vērā, ka tas nav tāda ļoti liela daļa no mūsu uzkrājumiem vai ienākumiem, ka patiešām to, ko mēs esam ieguldījuši, mēs ar tādu ilgtermiņu skatu esam to izdarījuši. Tad, kad tagad bija kritums un arī akcijās skatījāmies, kad ir kritumi, mēs pērkam klāt. Jo tādā veidā mēs izlīdzsvarojam cenu, un tas, protams, ir šis zelta likums vai vienalga kāds likums, kad, un tā noteikti, manuprāt, ir pareizā stratēģija, jo tā izlīdzina tavu cenu vispār tavam portfelim, un šobrīd jau tā cena praktiski ir jau uzkāpis augstāk nekā, ja mēs būtu stāvējuši tikai uz to cenu, kad mēs pirmoreiz nopirkām, kad viņa bija augstāka. Tā kā mēs esam no tiem, kas mēs pērkam klāt. Ļoti forši. Man ir ļoti daudz tāds runātājs ir, un es vienmēr esmu cik interesēti pārsteigt. Es domāju, droši vien tas prasa arī kaut kādu laiku un pieredzi, varbūt to ir grūti tā nekavējoties apgūt, bet, protams, ja tu minēji, ka arī jūs esat ilgtermiņa investori un to ilgtermiņu skatu, tad, protams, ir skaidrs, ka ilgā termiņā mēs redzam, ka tomēr, lai vai kā, bet tiem tirgiem ir tendence augt, pasauli tomēr ilgā termiņā attīstās, tā kā tas iegums tur noteikti ir. Es zinu, ka tev ir 2 meitiņas, viņas vēl jauniņas, un es pieņemu, ka varbūt tur sarunas par investēšanu varbūt vēl nav tik ļoti aktuāls. No otras puses, tas, kas man pašai vienmēr interesē, tas, ko saka pētījuma dati. Un manā gadījumā man ir 2 dēli, un tas, kas pētījumos parasti tie dati ir tādi, ka tad ar zēniem vecāki daudz vairāk runā par to, kā pelnīt naudu un kā ieguldīt naudu, un ar meitenēm par to, kā viņu netērēt, un kā taupīt, ja? Un tad šis te dabīgais, tā kā izveidojās šis te kaut kāds, dabīgais, tas dažādie tie narratīvi, ja? Kur bieži vien arī, un tādēļ es arī minēju arī, tādā pieaugušā vecumā diezgan daudz ir sievietēm par šo naudu runājot, ļoti spēcīgs ir šis te, kā es māku ietaupīt vai uzkrāt, bet varbūt tas ieguldīšanas instinkts vai nopelnīšanas instinkts, viņš kaut kur izpaliek. Tad man gribās jautāt tev, cik daudz, vai kā tu redzi, kurš ir vispār tas brīdis, kad ar bērniem sākt par naudu runāt, vai jūs par kaut ko runājat? Es pieņemu par nezinu, par obligācijām droši vien varbūt jūs nerunājat, bet tomēr, kas ir tās jūsu naudas tēmas, un kad tev liekas vispār ir jēdzīgi to tēmu pacelt? Īstenībā mēs par to runājam. Jā, manām meitiņām ir 4 un 6 gadi. Jā. Pilnīgi saprotu. Bet, pēc cik abi 2 mēs esam ar vīru finanšu pasaulē iesaistīti. Tad mēs jau šobrīd ar viņām runājam. Mēs saprotam, ka viņām varbūt nav tā apziņa neveidojās vēl tik skaidra, un viņas pat īsti vēl neatšķir, kas ir eiro un kas ir 2, kas ir vairāk vai kas ir mazāk. Bet mēs jau šobrīd cenšamies ielikt viņām to, kad tad, kad, piemēram, ir svētku, uzdāvina naudiņu, mēs sakam, labi, pusi mēs nopirksim dāvaniņai, bet pusi mēs noliksim, lai tā naudiņa tev krāja naudiņu nākotnē. Tā ir, un katru reizi mēs mēģinam viņām to atgādināt, skaidrs, ka, viņām varbūt tas tā, bet, un vēl viena lieta, ko mēs vēl darām, arī to pašu naudu, ko uzdāvina, tad mēs liekam, esmu atvērus nopirkus atsevišķu pozīcijas ETF, un tad es arī viņas tur krājumu būs baigi interesanti, tad, kad viņām būs 18 gadi, paskatīties, kas no tām sadāvinātā tur ir izaudzis, pieaudzēts, un kas ir tas rezultāts. Un jā, man mazliet ir žēl par to, kad mums Latvijā nevar atvērt noguldījuma kontu bērnam. Es esmu, laikam, dzirdējis daudz to ir teikuši, jo šobrīd sanāk tā, ka vecāks atver uz sevi, tu krāj to naudiņu, un pēc tam tu tā kā nevari viņu nodot pēctecībā, viņa nekad neredzēs no kādām summām, kas ir izaudzis. Man liekas, tas būtu tik forši, ka tu viņai tā kā atdod to viņas kontu, ko viņa sako līdzi no 6, no 4, no 2 gadiem, kā tas kapitāls ir izveidots.
izveidojies. Un, man liekas, tā būtu ļoti noderīga lieta, ko būtu baigais aicinājums Latvijas bankai, vai nezinu, kam kāds konts izveidot. Un tā mūsu bērniem mēs varam tikai tā stāstīt, un mums viņiem ir jāstāst ar vien vairāk, jo mēs redzam, ka pasaule, tas ir tik svarīgi tā zināt, gan investīcijas, gan uzņēmēja darbība. Man liekas, ka Dieva tev arī būs tāds superīgs viens posms. Man jāatzīst, man jau tas ir manā gadījumā dēlu iestājies, kad ir tas viens brīdis, ka tu vari ar viņiem jau sākt runāt par ieguldījumiem. Un tas ir tik forši redzēt, ka, protams, šis ieguldījumu konti, viņu ieguldījumu konti faktiski, tā kā manā pārvaldībā, teiksim, juridiski, bet, protams, mēs ar viņiem izrunājam, kas ir tieši tā kā tu teici, ir kaut kādas omīšu dāvinātās naudiņas, un tad daļu no tām mēs saguldam, un tajās pārunās ir tik interesanti leņķi, ko viņi man pastāsta par to, ko viņi domā, kāpēc, kas notiek ar to, vai ar vēl kaut ko, kas forši. Tas ir ārkārtīgi interesanti un pilnveidoši arī pašam. Tā kā es domāju, ka tur vēl būs foršas lietas jums arī priekšā. Man jāuzprast, protams, arī tas jautājums, jo mēs jau par tevi vārdā neminot vienreiz esam šajā podkāstā runājušas. Un tas bijis ar tavu draudzeni Ramonu Miglāni, ar kuru mēs mazliet pieminējām tevi tajā draudzenes un nauda kontekstā. Ja? Un viņa minēja to, cik viņai ir svarīgi, ka tu esi tā viņas draudzene, ar kuru viņa var runāt par naudu, un ka tas kopumā ir ļoti svarīgi. Viņa mēģina šo tēmu vispār vērt vaļā. Vai tu redz, es domāju, ka tev droši vien tā sajūta par viņu konkrēti ir apusēja, bet vai vispār draudzeņu lokā šī saruna nauda kaut kur parādās, un nevis tur tādā, kaut kādā banālā vai brutālā veidā, nezinu, cik tu pelni vai kā, bet drīzāk par tādiem foršiem, padomiem vai ieskatiem, kā kurš rīkojās ar to naudu, no kura, beigu galā visi jau iegūst no šādām sarunām. Jā, runājot par Ramonu, tās ir īstenībā no vienas puses arī šausmas, jo, kad mēs satiekamies, mēs runājam tiešām tur par visādām profesionālām tēmām, un tur ļoti maz tiek pieskaramies tur bērnu tēmām, savukārt, kas ir tēmas ar citām draudzenēm, kuras savukārt, nav tajā finanšu jomā tik ļoti, diemžēl tāda ir situācija, jo man ir tiešām ļoti interesanti ar viņu par to runāt, jo ikdienā jau mēs tā nesatiekamies. Tur kaut kādos darba pasākumos, bet tad, kad mēs esam savos atpūtas brīžos, tad mēs ļoti labprāt padalāmies ar visu informāciju, ar ko mēs neesam spējuši padalīties. Tāpat vien. Es neteiktu, ka citām draudzenēm tur sanāk ļoti daudz par finanšu lietām runāt. Ja vien es nezinu, kad viņi arī ir investē konkrētos rīkos, tad varbūt tās tur var aprunāt. Tās vairāk tāds vīriešu tēmas, ko viņi parasti runāja. Jā, tāpēc es arī jautāju, vai tas ir... Man ar Ramonu tā ir, bet ar citām draudzenēm es neteiktu, ka man... Viņi raksturoja to tā, ka tas ir filmas vērts scenārijs vai tāds mirklis, tāda epizode, kad jūs satiekaties, kad ir tā kā, vai tu redzēji, kas notika ar to jaunu obligāciju, ar te uzņēmumu, vai vēl kaut ko, kas man likās ļoti simpātiski, ļoti netipiski. Un es domāju, ka, protams, varbūt nav jau arī mērķis visiem non-stopā tikai runāt par naudu un ieguldījumiem, bet es domāju, tāds foršs un labs balans, kurā tā tēma vispār parādās kā tēma mūsu vidū, tas gan ir kaut kas tāds, ko gribās vairāk, un, protams, tāpēc arī šeit tās sarunas. Labi, tad man gribās drusciņi pajautāt tev par to profesionālo, to dzīslu, par to Lijā dzīslu, un skaidrs, ka tava tā ikdiena lielā mērā paiet tajās sarunās un stāstā par to, kā tieši Latviju droši vien kā tādu investīciju objektu interesantu citiem pastāstīt, pasniegt un par to kaut ko vairāk ar pasauli komunicēt. Varbūt, kad tev ir kaut kāda sajūta jau radušies šo, kāds minēja, 7 mēnešu laikā par to, kas tad ir tā esence tajā, ko tu redzi savās kurpēs šobrīd, ko mēs īstenībā daram izcili forši. No savas puses varu noteikti teikt, ka Lijā aģentūrā ir izcili forši cilvēki, un viņi patiešām nāk ar tādu misijas apziņu uz darbu un cenšas piesaistīt Latvijai gan investīcijas, gan nodrošina ļoti profesionālas konsultācijas mūsu vietējiem uzņēmumiem, kas grib nokļūt citos pasaules eksporta tirgos, mazliet pareklamējot Lijā. Mums ir 23 pasaules valstīs pārstāvniecības, kur ir mūsu Lijā cilvēki.
cilvēki, kas konsultē un tiešām paplašināti sniedz dažādu informāciju uzņēmumiem, lai viņi varētu uzsākt savu darbību arī tur. Tā kā, jā, bet vispār par Latviju runājot, jā, nu tad mūsu tā lielā priekšrocība un tas labais ir tie mūsu cilvēki, kad mēs esam profesionāli, mēs runājam vairākās valodās. Tas, ka tiek runāts angļu valoda, lielākā daļa jauniešu runā angliski, tas ir super lielā priekšrocība mums kā Latvijai. Un vēl tas, ka jā, mēs esam nosacīti neliela valsts, un mēs spējam ātri reaģēt uz kaut kādām izmaiņām un pārmaiņām pasaules tirgos un pārorientēties. Un pie tā, un tas ir pilnīgi redzams arī sarunās ar uzņēmējiem, viņi ir tik ļoti pieraduši pie tās dinamiskās mainības, kad pie katras situācijas, kas notiek, viņiem jau ir scenārijs B un C, jā. Un tā kā viņi pat nav pārsteigti vai nav šokēti, nu kā es tagad dzīvošu, es saku, labi, nu ok, nu tad es tagad darīšu savu scenāriju B, un par to patiešām ir liels prieks, jo tie nav viegli apstākļi, kuros dzīvot un kuros būt, bet mēs tādi esam, un arī ārvalstu investori, kas ir šeit Latvijā, viņi to ļoti novērtē, ka mēs tādi esam. Un tā tas noteikti ir mūsu priekšrocība, un tas ir tas, ko mēs varam likt un prezentēt kā tiešām veiksmīgu. Un tad man gribās par to sieviešu leņķi, protams, uzzināt, jo skaidrs, ka tas pienesums sievietēm ekonomikā, tā skaitā, tos te ir ļoti, ļoti liels, bet mēs esam dažādi, protams, tajā, kā mēs droši vien attiecamies pret biznesu, pret ikdienu, pret pārdošanu, pret visu citu. Varbūt, kas ir tas, ko tu redzi savā pusē attiecībā uz sievietēm uzņēmējām un to spēju iziet ārējos tirgos, kur mēs esam jaudīgas un noteikti tāda joma ir ļoti daudz, un kur tu redzi, ka ir tās kompetences, kur varbūt vajag tad tās likt klāt. Skatoties uz statistiku, īstenībā mums Latvijā ir ļoti laba statistika par sievietēm tieši vadības pozīcijās, un arī ārvalstu uzņēmumi to ļoti novērtē, jo šobrīd vispār pasaulē, jo īpaši arī Eiropā, Skandināvijā ir šis gender balance, ko prasa ievērot gan valdēs, gan padomēs, un Latvija labus rezultātus uzrāda, bet, protams, gribētos vēl vairāk sievietes, gan startup izveidotājas, gan uzņēmējas, bet tajā laikā mēs arī apzināmies, ka tā sievietei tajā dzīvē ir arī vēl citas svarīgas lomas, un tomēr tādos startupos es tomēr redzu, ka tur būs vairāk vīrieši tie izgudrotāji, bet ir visādas motivācijas sistēmas arī no Eiropas komisijas puses, kur tieši veicina šo te sieviešu founderu startup uzņēmumu veidošanos. Tā kā, jā, mums ir jaudīgas sievietes, un par to man ir liels prieks. Tev liekas, ka ir kaut kas tu minēji, un jā, tiešām tā statistika Latvijā ir ļoti pozitīva attiecībā uz tām sievietēm vadītājām. Man gan jāsaka, ka es arī esot dažādos augstos vadības postiņos, tas, ko bieži vien redzēju, kad ir šis brīdis, ka tev ir jāpieņem tā izvēle, no tāda forša laba speciālista, vai tu gribi lekt tālāk uz to vadības līmeni, kas prasa tieši to, ko tu minēji, droši vien bieži vien arī kaut kādus zināmus laika ziņā upurus, jā, tā upuru skan ļoti skaļi, bet tādus, teiksim, izvēles un pārprioritizēšanu kaut kādā privātās dzīves jomā. Vai tu pati ar to esi īstenībā saskārsies, vai tas ir bijis arī kaut kas tev ir aktuāls bijis tavā karjerā? Protams, arī manos jaunajos pienākumos man ir ļoti saspringts grafiks, bet tajā pašā laikā man sev ir vienmēr bijis uzstādījums, kad man ir jāmāk atrast šis balans, un kad nedarbam es būšu vajadzīga izdedzes vadītājs, jo es nebūšu smelsies to enerģiju savā ģimenē un savā brīvajā laikā, ne arī ģimenei būs vajadzīga mamma, kas pavadā visu savu laiku darbā, un tas ir mans princips, kad es ļoti cenšos ievērot, un es katru vakaru pavadu ar saviem bērniem, un katru rītu es vedu uz dārziņu, tā kā tas man ir virs uzstādījums, un es arī saviem kolēģiem regulāri komunicēju, kad
ir jāiet atpūtā, ir jāatpūšās, jo tikai tad ar jaunu enerģiju, ar uzasinātiem ieročiem tu vari nākt un daudz labāku rezultātu sniegt nekā noguris, turpinot iet darbā. Nē. Es zinu, ka viens no taviem slepenajiem ieročiem ir arī šīs augstuma peldes, vai ne? Vai kaut kur es pamanīju, vai tas ir, to dara visu ziemu? Manas augstuma peldes ir pēc pirtiņas. Okay. Jā, bet to es daru visu ziemu. Manam tētim ir foršs lauka īpašums, tur mums ir pirtiņa. Mēs ziemā katru svētdienu vai sestdienu praktiski braucam, lecam, kāpjam aliņģī. Tas ir tāda relaksācija, enerģijas atgūšana. Kas ir tās, varbūt, es nezinu, no tavas pieredzes, kas ir bijusi ilgi arī profesionāli, varbūt, kas ir tomēr tās kompetences jomas, ja mēs runājam tieši par sievietēm, attiecībā uz šo, tā skaitā, investoru piesaisti, ja? Jo es domāju, ka tajā uzņēmuma izveidē un reizēm, un arī ar dāmām, kas man bijuši šajā podkāstā, mēs esam runājuši, ka bieži vien varbūt tā ambīcija ir salīdzinoši piezemēta, un savukārt, lai viņi būtu lielāki, lai būtu lielāks tas sapnis, tev ir vajadzīgi bieži vien šie investori, un tur ir kaut kāda tā aizturi vai tās bažas, kā es tur iešu, kā es tur prasīšu, kas tas būs. Vai tev ir kāds padoms vai kaut kāds pārdoms par šo, kā tajā brīdī, kas ir tās kompetences, kas ir vajadzīgas, vai ir vajadzīgs kaut ko mācīties klāt, vai tā ir vairāk uzvedība, vai tā ir vairāk uzdrošināšanās varbūt? Viennozīmīgi tā ir uzdrošināšanās un noteikti tā ir pārliecība. Pārliecībai pirmām kārtām jābūt ļoti lielai pārliecībai pašai par sevi, par to, ko es daru, jo, ja nebūsi pārliecināts, tad visticamāk arī pārējie to nolasīs no tevis un tu nespēsi pārdot konkrēto projektu, jo, tīri no savas personiskās pieredzes, man vienmēr šajā te korporatīvās finansēs, tu labi zini, kad viss arī atalgojums ir ļoti piesaistīts rezultātam, attiecīgi investors tiek piesaistīts, tu saņem veiksmes komisiju, viņš netiek piesaistīts, nav tā kā advokātiem saņem pa katru stundiņu, neko nesaņem, tu vari nostrādāt gadu un beigās projekts ir izgāzies un neko tu nesaņemsi. Tā kā pirmām kārtām jau tas pirmais skrīnings, kad pie tevis vai tu pičo klientu vai viņš ienāk pie tevis tev validēt, vai tiešām tas ir projekts, kuram es ļoti ticu un ka es viņam patiešām nodrošināšu to rezultātu. Jo projekts, kam tu netici, nevajag ņemt, jo tu nevarēsi viņus pārliecinoši no savas puses pārdot. Un tā kā tas ir bijis pirmais princips, ja es viņam esmu ticējis, esmu pārliecināts, tā kā es viņu paņemu kā savu, tā kā, ka es iestājos tā uzņēmuma īpašnieku vietā un es viņu prezentēju, ka tas ir jau mans uzņēmums un tā ir mana pārliecība, ka tas ir man nepieciešams investors. Jā, tā kā pārsvarā tas viss pārliecībā un arī prezentēšanā, sevis prezentēšanā. To var mācīties, to var iegūt ar pieredzi, bet noteikti tas nāk arī no tādām personiskajām iezīmēm un īpašībām, kas ir katram cilvēkam. Un savā pusē, vai tu redzi, kad ir tā, ka arī no tāda investoru acu punktu no skatu viedokļa ir kaut kas tāds, kur ir kaut kāda preference, teiksim, uzņēmumiem, ko ir veidojuši sievietes vai vīrieši, vai tev ir kaut kāds tāds iespējas bijis? Nav man bijusi tāda gluži pieredze, bet ko es esmu pēdējā laikā dzirdējusi, kad investori, piemēram, ja ir uzņēmums, kurā ir tikai vīrieši valdē vai padomē, viņi lūdz apsvērt pieņemt sievietes. Kāds tavuprāt ir iemesls tam? Atšķirīgāka domāšana, atšķirīgāka, kā jūs teicu, mēs esam tomēr diezgan vienādi un diezgan atšķirīgi. Un tāpēc ir ļoti veiksmīgs ir tas miks, kad ir dažādi šie savienojumi. Tāpat kā ģimenē sieviete un vīrietis, tāpat arī uzņēmumā. Tā ir tāda laulība arī. jā. Jo šis, man liekas, viens ir tas formālā prasība, kad vai nākas, nezinu, kaut kāds regulas vai tam līdzīgi, bet es domāju, ka arī baigi forši, ja tas tiešām nāk no tādas vietas vai pārliecības, kurā tu tiešām saproti, ka tam ir pienesums, kad ir tie dažādie skati, ko var atnest viens, ko var atnest otrs, un tas nav par to, kurš atnesīs labāku vai gudrāku, bet droši vien to, lai tu tā vislabāk
labāk saprastu finālā tās klienta vajadzības vai tās vēlmes, un tad ir vajadzīgi tie dažādie prāti kopā, kas var viņus atnest. Labi, ļoti interesanti. Paldies, ka padalījies arī ar šiem ieskatiem, bet manā podkāstā man ir tāds tradicionālais, tad viena tradīcija un jautājums, kas ir par šo te vairāk naudas, un protams, ka katrā no tām atbildēm, ko runātājs dod, ir kaut kāds mazliet cits leņķis, mazliet savādāks tas skats, bet kas varbūt būtu tādas tava ceļa maizīte tām pārdomām, vairāk naudas, kā tikt pie vairāk naudas vai kā domāt par vairāk naudas. Tu jau sākumā iedevi savus 3 šos te zelta tādus pamatprincipus, bet domājot par to vairāk naudas, kas ir tas, kas tev nāk prātā? Jā, par šo es arī zinot, ka šādi jautājumi tiek uzdoti domāju, un ļoti daudz, kas ir pateikts, bet domājot par vairāk naudas, es pirmām kārtām gribu domāt par to, kad mums katru dienu ir jādomā par mūsu vairāk veselību, kas nozīmē aktīvs dzīvesveids, veselīgs uzturs un pietiekams miegs, jo ko dienas beigās dos mums vairāk nauda, ja mums nebūs veselība un beigās mēs to vairāk naudu tērēsim, lai mēs atgūtu kaut cik veselību vai kaut cik atgūtu no tiem iztērētajiem dzīves gadiem, kad mums bija visenerģiskākie, kur vairāk ielikām naudas pelnīšanā, nevis domājām par to, kā mēs varam tad uzturēt sevi labā formā, un pēc tam arī maksimāli baudīt mūsu to dzīves kaut kādu brieduma periodu. Tas, un domājot par naudu, noteikti arī par ieguldīšanu jādomā arī ilgtermiņā. Un kā es teicu, kā mēs runājam, kad iet uz leju, nestresot, piepirkt klāt, gaidīt ilgtermiņu, tā kā mēs vēl esam jauni, jādomā, kad būs vairāk 11 gadi, 20, tad mēs arī varēsim baudīt to, ko esam ieguldījuši, nopelnījuši un kam iztērējuši savu laiku, lai nopelnītu. Man ļoti labi sasaucās tas tavs padoms kopā ar tavu. Tas šķiet bija otrais likums, nevis kalpot naudai, bet lai nauda kalpo tev, un tad droši vien ir tas pareizais foršais balanss, katram jāatrod priekš sevis, cik ir tas, cik ir vajadzīgs, kurā brīdī ir pietiek, bet arī liktē naudai tiešām kalpot tādiem labiem nolūkiem, un viens no labajiem pilnīgi noteikti ir šī veselība, vai ne? Un skaidrs, ka tas ir kaut kāds brīdis, es droši vien jau esmu tajā kategorijā, kur arvien vairāk es redzu, ka tie parādās kā tādi izaicinājumi, un kur tas ir vienā brīdī kā tu saproti, tad to es neesmu bijis pietiekami ieguldījies, bet tik nesen klausījos vienu baigi foršo arī interviju, un tur viena dāma, amerikānietis stāstīja par to savu pieeju, ka saruna bija gan par naudu, gan par dzīvi, kā jau vienmēr sanāk kopā. Viņa teica, ka viņa mēģina par to domāt, viņa bija augsts stāvoši arī vadītāja, ka viņai tā dzīve ir jāizveido arī kā šis diversificētais portfelis, un ko viņa ar to domā, ka tur ir jābūt šīm viņas svarīgākajām vērtībām ir jābūt visām selektām. Tur ir jābūt ģimenei, tur ir jābūt naudai, tur ir jābūt veselībai, tur ir jābūt foršām attiecībām ar draugiem. Un viņi zina, ka tas diversificētais portfels nozīmē, ka tu nevienmēr varēsi katram pievērst pilnu uzmanību, bet ja tu viņu būs vienreiz salicis viņu tādās pareizās proporcijās, tad tajā ilgajā termiņā viņš tev nesīs foršu, ienesīgumu tādā dzīves gandarījuma veidā, un likās tas tik simpātiski paskatīties uz to tādā it kā ar tiem finanšu terminiem, bet no otras puses tādā interesantā skatā, kā par to arī varētu domāt. Tā kā paldies tev, Mīš, par šo sarunu. Man bija ļoti, ļoti interesanti, un es ceru arī, ka mūsu klausītājām. Paldies! Paldies! Un tad līdz tikšanās nākamajā nedēļā. Tā.